Sveiki, ķekavieši! Mani sauc Gatis Līcis un esmu ķekavietis. Šoreiz parunāsim par sākumskolas līmeņa matemātiku mūsu novada pozīcijas deputāta izpratnē. Es esmu matemātika apguvis un es pilnībā esmu pārliecināts par to, ko es saku. Pagājušā gada vasarā Ķekavas mākslas skola ieguva papildus jaunas telpas. Tika izremontētas nesen iegādātās Ķekavas putnu fabrikas veikala telpas. Jūnijā tika izsludināts iepirkums par remontu veikšanu šajās telpās, kur atbildīga amatpersona no deputāta puses bija Linda Danilēviča. Par konkursu to gan grūti nosaukt, jo tika vērtēts tikai viens pretendents. Iesniegt gan tika 2 piedāvājumi, bet viens uzņēmums tika atzīts par neatbilstošu nolikumam. Zīmīgi, ka šis izmestais uzņēmums bija no Ķekavas, un viņa iesniegtais piedāvājums bija lētāks par uzvarētāju. Bet mēs jau zinām, ka Ķekavā nav pieņemts maksāt mazāk par to, par ko var samaksāt vairāk. Tātad tika izremontētas 310 kvadrātmetru telpas mākslas skolas, kas mums izmaksāja 204 000 eiro. Man gan liekas, ka par šādu naudu varētu uzbūvēt māju, jo personīgi mana māja ar nedaudz mazāku platību izmaksāja krietni lētāk. Bet es pieņemu, ka pašvaldībā ir kaut kādas specifiskas prasības, kas procesu sadārdzina. Pieņemu, ka firma, kas veica būvdarbus, ir strādājusi godprātīgi un kvalitatīvi. Domāju, ka šos 65 kvadrātmetrus epoksīda klājuma ar preclīdes nodrošināšanu, kas ir bojāti, firma pavasarī salabos. Iesim skatīties, kāds ir rezultāts. Kā mēs varam redzēt, sienas un griesti ir apšūti ar ģipškartonu plāksnēm, viss ir skaisti nokrāsots, jauni radiatori, uz grīdas ieklāts linolejs, griesti tīri, smuki, nokrāsoti, iestrādāti gaismas ķermeņi, vietām gaismas ķermeņa instalācijas, izremontēti tualeti. Kopumā ar rezultātu varam būt apmierināti. Varam secināt, ka nekas īpašs nav uzbūvēts. Tīrs, korekts, smuks, kosmētiskais remonts. Bet runa nav par šo objektu. Šis ir tikai uzskatāms piemērs, cik pašvaldībā izmaksā nepārāk sarežģīti remonti. Ja mēs sadalām 204 000 ar 310 kvadrātmetriem, tad iegūstam, ka 1 kvadrātmetra remonta darba izmaksas ir 650 eiro. Runa ir par šo ēku. Šī ir vecā sākumskola, jeb tautā saukta sarkanā skoliņa. Uz šo ēku šogad septembrī ir plānots pārcelt 204 Pļauniekalna skolas bērnus. Sarkanā skola vismaz uz vienu sezonu nonāks Katlakalna, Pļauniekalna sākumskolas rīcībā. Bet 2011. gadā šī ēka tika atzīta par neatbilstošu mācību iestādē. Bet es pieļauju, ka šāds dokuments apzināti tika radīts, lai varētu dabūt finansējumu sākumskolas būvniecībai. Šāds dokuments nevien ir tapis, bet uz tā pamata ir saņemta nauda, lai uzbūvētu mūsu jauno, smuko sākumskolu, par kuru mēs tagad visi varam priecāties. Ko tad doma saka 2011. gadā par šo ēku? 11. gadā jūs par šo skolu saka, ka nav nodrošināti ugunsdrošības pasākumi, inženiertehniskās konstrukcijas ir nolietojušās un apdraud audzēkņu un skolotāju veselību. Mācību apstākļi neatbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām. Kopš tā laika šajā ēkā nav veikti nekādi kapitāla ieguldījumi. Plānots, ka nākamā vasara pavasaras mēnešiem viņi tiek sakārtot. Iepirkums tur nav vajadzīgs, jo to veiks saimnieciskā kārtā Ķekavas novada sadzīves servisa centrs. Tur tiks veikts kvalitīvs kosmētiskais remonts, sagatavot viņu piemērotām mācībām. Šajā ēkai ir 850 kvadrātmetri, un ja mēs izmantojam kā atskaites punktu mākslas skolas remonta izmaksas, tas sanāk, ka šajā skolā būtu nepieciešams ieguldīt vismaz 550 000 eiro. Vai Vītolkums plāno iztērēt šādu summu bez iepirkuma, bez profesionāļu piesaistes, bez certificētiem būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem? Logus iestiklos, ja tā, ka tur trūks, bet cik es zinu, viņi tur netrūks. Telpas tiks sakoptas. Interesanti. Bet es jums pastāstīšu vēl kaut ko. Ir taps vēl viens dokuments par šo skolu. Šo ēku 2015. gadā bija plānots pārbūvēt par mākslas skolu, un tāpat dokuments ar nosaukumu Tehniskās apsakošanas atzinums. Es iepazinos ar šo dokumentu. Māja ir eksploatējama, tomēr, lai tajā izvietot mācību iestādi, ir nepieciešama milzīga kapitāla ieguldījuma. Šī ēka ir sliktākā stāvoklī kā Pļauniekalna sākumskola, kuru plāno nojaukt. Un šā gada septembrī šeit jau ir plānots uzsākt mācības. Pēc Pļauniekalna skolas epopejas beigām deputāti joprojām plāno šeit izvietot mākslas skolu, un plānotās rekonstrukcijas izmaksas ir 1,5 miljons eiro. Tāpēc man nav saprotams, kā deputāti 6 mēnešu laikā plāno sagatavot šo ēku mācību iestādē.
Un cik tad deputāti plāno ieguldīt līdzekļus šajā ēkā, lai tā atbilst normatīviem aktiem? Pēc pašvaldības speciālistu sastādītās tāmas ap 25–30 tūkstoši eiro kopējai remontam. Cik? 25–30 tūkstoši eiro. Vīzlūkums. Jūs mums par pilnīgiem idiotiem uzskatāt? Mākslas skolā, kur kosmētiskais remonts mums izmaksāja 650 eiro kvadrātmetrā, šeit jūs plānojat iekļauties 35 eiro kvadrātmetrā? Ēkā, kur ir vajadzīgi nopietnāki ieguldījumi? Izskatās, ka kaut kāda parodija ar remontdarbiem jau ir uzsākta. Protams, veca radiatora nokrāsošana zaļā krāsā noteikti paaugstina tā energoefektivitāti un uzreiz tas atbilst Eiropas standartiem. Apbrīnojami. Tehniskais stāvoklis neatbilst tam, kādam būtu jābūt skolas telpām, kurās bērni var mācīties un iegūt šīs tiesības uz izglītību. Bet aizliegumu eksploatēt šo ēku nav. Un, ja mēs atceramies, tad vēl 3 gadus atpakaļ tur bija 240 bērni iekšā. Nekas par šiem 3 gadiem tāds slikts nav noticis. Tā tad jānotiek nelēmēji, lai jūs sāk domāt. Dārgie pozīcijas deputāti, jūs nevien uzskatāt mūs par idiotiem, bet arī mūsu novada bērnu veselību vērtēt zemāk par dubļiem uz savām kurpēm. Skumji. Ļoti skumji. Laimīgi.